nav tik labi kā mājās, vai kaut kur vēl pļavas tās ir. Jā, nekur nav tik labi kā mājās. Kāpēc cilvēki izbrauc no valsts, meklējot patvērumu citās valstīs? Viens no iemesliem, ja valsts pārvalda valsts līmeņa jautājumus un problēmas nerisina kompleksi, tas ir kopumā, bet cenšas atrisināt katru problēmu atsevišķi, tad parasti tiek radīts vēl lielākas problēmas un haoss ilgtermiņā, kā piemēram, cenšoties optimizēt un sakārtot izglītības sistēmu, slēdzot mazās skolas reģionos, tiek radīta vēl lielāka problēma. Lauki izmirst un tiek likvidēta praktiski jebkura attīstības iespēja. Cilvēki vienkārši pārceļas dzīvot uz pilsētām un daudz vienkārši emigrē, kas, protams, ļoti slikti ietekmē valsts ekonomiku un valsts izaugsmes iespējas kopumā. Ir tāds teiciens, ka vieta tukša ilgi nestāv. Vienkārši tādā veidā, ja daudz cilvēku izbrauc no valsts, tad varam sagaidīt, ka daudz cilvēki agrāk vai vēlāk arī ieradīsies valstī. Jautājums, vai mēs vēlamies uzņemt cilvēkus ar pilnīgi atšķirīgu mentalitāti, reliģiju, parašām, vai arī tomēr vēlamies, lai Latvija atgrieztos daļa no izbraukušiem Latvijas iedzīvotājiem. Ja vēlamies saglabāt Latviju un latviešu valodu, tad nacionālās attīstības plāna galvenai prioritātei ir jābūt remigrācijai. Lasot patreizējo nacionālās attīstības plānu NAP 27, tas kopumā ir kā jauka vakara pasciņa bērniem. Ir nedaudz parādīts sliktais, bet beigās uzvar tomēr labais, respektīvi uzvar cipari, Exceļa tabulas, kuras neparāda realitāti, bet vienīgi parāda vēlamo, nenorādot konkrētu rīcības plānu. Kādam te būtu jābūt šim rīcības plānam konkrētajam? Kas viņu sastādīs, kas viņu realizēs? Un tā tālāk, un tā tālāk. Jautājumu ļoti daudz, bet principā atbilde ir viena. Paļauties uz valdības struktūrām, diemžēl, mēs vairs nevaram. Un šeit atgriežamies pie jautājuma pie šīs Vislatvijas sabiedriskās organizācijas ar koordinācijas centru, ar algotiem darbiniekiem, speciālistiem, kuri šādu plānu var un varēs sastādīt. Kāds tad būtu sākums, kas būtu jādara un vispārējais? Patreizajā brīdī šajās sīkajās detaļās mums nevajadzētu pat iedziļināties, jo tie ir tehniskas dabas jautājumi. Bet pats sākums pēc manām domām būtu jāsāk ar pagastiem, kuros ir vai ir bijušas skolas. Lai skolās būtu bērni, skola tūmā ir jābūt ražošanai, darbvietām un nerunājot nemaz par veikaliem un pārējo. Tātad šeit ir šie centri, lai viņi izveidotos. Vispirms ir jāzina, kas mums ir, kādā stāvoklī un kas mums ir. Tātad, cik ir lietojams ēkas, cik ir zeme, cik valsts zeme, cik brīva zeme. Un daudz šādi jautājumi jāsakārto. Tad pagastā ir jāsaprot, kas ir vajadzīgs tieši tajā katrā konkrētā pagastā. Vai viņiem ir vajadzīgi cilvēki vai nav. Ja ir vajadzīgi, tad kādi cilvēki? Vai tie ir zemnieki, vai tie ir mekāniķi vai kas? Kādas idejas varētu būt izveidot ražošanas objektus tieši? Un ļoti daudz kopējs darbs, ko praktiski var, tas ir tikai kopā izdarāms. Un šeit mēs atkal atgriežamies pie koordinācijas centra. Šiem visām darbībām, lai kādas viņas būtu un kādu lēmumu pieņemt, ir jābūt koordinētām. Kā to realizēt tālāk, viss tas ir iespējams runāt un pārunāt. Bet ja nav sākums, nav šīs nekādas darbības. Tad arī, ja nav šādas organizācijas, nav šāda koordinācijas centra, tad patreizējā valsts pārvalde turpinās savu iesākto ceļu, uz kuriem tas ved. Es domāju, ka lielākā daļa nojaušais saprot. Un nobeigumā, kā tad iztērēt liederīgi šos 3 miljardus?
Pavisam vienkārši, ja mums darbības plāns ir 2 gadu laikā, lai atgrieztos, reimigrētu 100 000 darbspējīgu cilvēku, tātad uz katru darbspējīgo cilvēku investīcija apjoms ir 30 000 eiro. Ģimenē varētu būt 60 vai 90 000. Tā, protams, nauda nav plānota izmaksāt tieši cilvēkiem, bet tās ir investīcijas darbvietās, dzīvesvietās un ļoti daudzās aspektos. Tātad mans uzskats, ka šī aizņemtā nauda būtu, ja nav citas idejas, kur investēt, tad remigrācijā, jo tas būtu ļoti liels pienesums Latvijas demogrāfijai un vispār cilvēkiem. Par pārējo, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kur dzīvo šeit, jā, tas ir atsevišķs stāsts, bet tas ir viens ar otru saistīts. Ja mēs cilvēki nebrauks atpakaļ uz Latviju, tad ļoti iespējams, ka nekāda plāna vispār tuvākos gados nebūs vairs vajadzīgi. Paldies visiem, jauku jums dienu!